Dāmas un kungi, esiet sveicināti APF Holdings webinārā. To sāksim ar uzņēmumu prezentāciju, pēc kuras sekos jautājumu un atbilžu sesija. Jūs esat laipni aicināti iesaistīties diskusijā, ierakstot savus jautājumus Q&A lokā, kas atrodams zem prezentācijas. Webināra ieraksts būs pieejams publiski īsi pēc webināra beigām. Šodien ar mums kopā ir APF Holdings dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Jurijs Adamovičs un uzņēmuma finanšu direktors un valdes loceklis Mihails Keziks. Jurij, Mihail, dod vārdu jums. Paldies, labrīt, dāmas un kungi, darbie investori. Prieks, ka esat pievienojušies mūsu webinārā. Mūsu šodienas dienas kārtībā mēs pievērsīsimies 10 jautājumiem, kurus jūs šobrīd redzat uz ekrāna. Attiecīgi tad es nosaikšu 23. gada sasniegumus un mūsu galvenos jaunumus, un attiecīgi mans kolēģis Mihails prezentēs nozares pārskatu un mūsu finanšu rādītājus. Ja mēs runājam par pagājušā gada galveniem un svarīgākiem sasniegumiem, tad gribētos minēt mūsu ražošanas izlaidi. Attiecīgi tad pa pagājušo gadu mēs esam pārdevuši 105 miljonus olu, kas ir pa 7% mazāk nekā 22. gadā. Tas ir izskaidrojums ar ražošanas ciklogrammu, attiecīgi ar ganapulka aizvietošanas dikstēm, kas ir notikušas attiecīgi 23. gadā. Bet kopumā ietekme uz finanšu rezultātu tam nav bijusi būtiska. Mūsu ieņēmumi 23. gadā ir sasniegusi 13,3 miljonu eiro atzīmi. Šis ir visu laiku vislabākais rezultāts, kas APF grupai ir bijis. Bet šeit es gribētu uzsvērt, ka 3,3 miljonu eiro apgrozījums ir pa 9% mazāks rezultāts, nekā mēs bijām prezentējuši IPO roadshow ietvaros. Bet, ja mēs salīdzinām šo radītāju pret 22. gadu, tad kopējais pieaugums ir 19%, tad diezgan labs rezultāts, kuru mēs kā komanda esam apmierināti. Ja mēs runājam par bottom line, EBITDA pagājušā gadā bija 2,8 miljonu eiro. Šeit es arī gribētu uzsvērt, ka ja mēs šo rezultātu salīdzinām ar IPO roadshow ietvaros prezentēto, šeit arī ir novirze. Mūsu prognoze, kad mēs gatavojamies IPO, bija 23. gadā sasniegt EBITDA 4,1 miljonu apmērā, tad attiecīgi šīs rādītājs nav sasniegts pa 34% no iepriekš prognozēta, bet ja mēs to salīdzinām pret 22. gadu, tad EBITDAs pieaugums ir 31%, kas kopumā ir, mūsuprāt, diezgan pozitīvs rezultāts. Un, ja mēs skatāmies uz bruto peļņas rādītāju, tā ir 3,5 miljoni eiro, kas ir 67% pieaugums, ja mēs salīdzinām ar 22. gadu. Tātad kopumā menedžmenta vērtējumā 23. gada operacionāla un finanšu rezultāti ir vērtējumi kā labi. Pagājušais gads bija arī zīmīgs ar būtiskām izmaiņām korporatīvajā pārvaldībā. Tie mūsu investori, kas ir piedalījušies IPO akciju sākotnējā publiskajā piedāvājumā, droši vien šo noteikti ir pamanījuši. Pagājušā gada vasarā mēs esam ievēlējuši jaunu padomi, kas ir ļoti spēcīgi, profesionāla pieredze ar neatkarīgiem padomes locekļiem, kuru vada Uldis Siltners, ļoti pazīstams uzņēmējs, arī Nasdaq listēta uzņēmuma Madara Cosmetika, viens no dibinātiem gadējiem vadītājiem. Padomes priekšsēdētāja vietniece ir Eva Berlaus, kas ir Sorainen advokātu biroja vadošā partnere, Miguels Jordao, kas ir Lielbritānijā bāzēts investīciju banķieris, un Mihails Adamovičs, kas ir Lauksaimniecības universitātes ilgadējais profesors. Runājot par 23. gadu, gribētos atsevišķu uzmanību pievērst jauniem produktiem, jo 23. gads bija zīmīgs ar vairāku jaunu produktu iznākšanu tirgū. Mēs īpaši lepojamies ar olu baltumu smudiju, kas tirgū ir startējis ar preču zīmi Fitech Squared, jeb Fitech kvadrātā. Tā ir preču zīme, ko mēs esam reģistrējuši gan Latvijā, gan Eiropā.
un mūsu bāzes scenārijs ir zem šīs preču zīmes attiecīgi attīstīt pārtikas produktu līniju. Tad uz 3. gada ir notikusi debija. Debija ir diezgan veiksmīga. Šie produkti tiek piedāvāti šobrīd Rimi veikalos, Stokmanos, arī Narvesen tiklā ir pieejami klientiem. Tiek piedāvāti 3 garšās - apelsīna, abols un mango. Produkts ir unikāls, tam nav analogu Baltijas valstīs. Produktam ir diezgan garš 140 dienu glabāšanas termiņš, kas ir arī savā ziņā unikāls risinājums mūsu nozarei. Un mēs ceram turpināt attiecīgi iekarot tirgu ar šo produktu, un diezgan daudz aktivitātes ir ieplānotas uz 24. gadu. Nākamais jauninājums ir mūsu Chigame brandēts olas. Šis arī ir unikāls risinājums ne tikai Baltijas, bet arī Ziemeļbaltijas reģionā. Mēs esam pirmais Ziemeļeiropas FCMG sektora uzņēmums, kas ir mēģinājis, un mūsuprāt, diezgan veiksmīgi mēģinājis savienot plašu patēriņa pārtikas produktu ar virtuālo pasauli. Mēs esam izstrādājuši pirmo tā saucamo Play to Eat spēli, kas ir pieejama Apple Store un Google Play lietotājiem. Un tā nav vienkārši spēle, tā ir spēle, kas izglīto gan pieaugušus, gan bērnus par olu ražošanas procesu, un diezgan atraktīvi nodrošina iespēju arī izmantot olu dažādu ēdienu gatavošanā un arī iesaistīties komercijā ar šo produktu tālāk pārdošanā. Tā kā šis līdz šim ir bijis ļoti veiksmīgs projekts, un arī mēs redzam pēc dažiem no mūsu klientiem, ka tas ir kļuvis par tādu all-time bestselleri, ja vislabāk pārdotu iepakojumu. Tā kā kopumā mēs esam ļoti gandarīti ar to, kā šīs projekts ir sevi parādījis. Un trešais jauninājums, kas nav unikāls, bet ir jauninājums priekš mums. Mēs esam sākuši piedāvāt B2B, jeb korporatīviem klientiem, olu masas produktu. Šobrīd tas nav mūsu pašu ražots produkts, tas tiek ražots pie partneru kompānijām no mūsu olām. Iemesls, kāpēc mēs esam sākuši to darīt jau tagad, ir saistīts ar mūsu realizēto investīciju programmu. Kā esam ziņojuši iepriekš, mēs plānojam šogad palaist šķidro olu produktu ražošanas līniju savā ražotnē Aluksnē. Un attiecīgi, lai ieietu tirgu jau tagad, mēs esam pieņemuši lēmumu notestēt, tirgus aptīt, un redzam, ka pieprasījums ir ļoti liels, un attiecīgi tās palīdzēs arī jau šī gada ietvaros, šī gada otrajā pusē diezgan raitī sākt realizēt pašu gatavoto olu masu produktu. Turpinot tālāk, gribētos arī īpaši izcelt mūsu kvalitātes sasniegumus, un tie arī ir vairāki un diezgan būtiski. Mēs, kā jau mūsu investori zina un arī bija iepriekš informēti, ļoti nopietni fokusējamies uz visiem ESG jautājumiem, un arī, teiksim, tas mindsets, ar ko mēs strādājam un ražojam, ir tāds izteikti uz ilgspēju vērts, un attiecīgi, nesagaidot, teiksim, kaut kādas likumdošanas uzspiestos aicinājumus to darīt. Mēs esam priekšlaicīgi izgājuši cauri enerģijas pārvaldības sistēmas auditam un esam ieguvuši ISO enerģijas pārvaldības sistēmas certifikātu, kas ir viens no tādiem, teiksim, operacionālās ekscelences sasniegumiem aizvadītajā gadā. Nākamais, nemazāk būtiskāks, iespējams pat vēl svarīgāks, ir, ka ar atzīmi izcili esam atkārtot izgājuši FSSC kvalitātes auditu. FSC ir Food Safety Security certifikāts no angliskas abreviatūras. Šis ir viens no prestižākajiem certifikātiem, kas pastāv pārtikas ražošanas nozarē. Un tas šādā ziņā tā kā obligātā pakete, kam ir jābūt, ja tu kā ražotājs vēlies strādāt ar starptautiskā mērogā mazumtirdzniecības tīkliem. Attiecīgi, tad pagājuši gadu mēs esam veiksmīgi izējuši otrreizēju auditu un attiecīgi certifikācija pagarināts, un mēs varam turpināt strādāt ar lieliem ārvalstu tīkliem. Un 23. gads bija zīmīgs arī ar Lean programmas veiksmīgu ieviešanu un rolloutu. Mēs pagājušajā gadā diezgan daudz strādājam ar konsultantiem,
visi ražošanas darbinieki, gan no vidēja līmeņa vadītāji, gan arī ierindas darbinieki ir izgājuši apmācības Lean Kaizen filozofiju un 5CS principu ieviešanā. Un tas ir jau principā, mēs redzam, ir rezultējis vairākos iekšēju procesu efektivitātes uzlabojumus. Un mēs plānojam arī ejot tālāk šo filozofiju piekopt un izmantot arī ikdienā. Runājot par ilgspēju un par ESG jautājumiem, 23. gads arī bija zīmīgs ar to, šī bija pirmais gads, kad mēs izstrādājam ESG stratēģiju. Pie ilgspējas jautājumiem mēs, protams, piestrādājam arī līdz šim, bet 23. gads bija zīmīgs ar to, ka mēs ESG stratēģiju izstrādājam un apstiprinām arī oficiāli, gan valdē, gan padomē. Un attiecīgi ir kā mūsu iekšējais vadlīnijas, kuras mēs tā kā kaskadējam kolēģiem uz leju, un par to izpildīja arī attiecīgi ziņosim tālāk uzņēmumu padomēji. Un tā filozofija, kā mēs arī dalījāmies līdz šim, ir attiecīgi praktizēt šo zaļo mindsetu un nodrošināt ražošanas procesus ar minimālo kaitējumu ārējai videi. Un attiecīgi 23. gadā bija veikti arī tādi ļoti taustāmi soļi šajā virzienā. 23. gadā ir pabeigta Saules parka projekta pirmā fāze. Mēs esam uzstādījuši paši savu Saules parku. Viņš nav liels, ir 384 paneļi ar kopēju jaudu 250 kW, bet šī jauda ir pietiekoša, lai nodrošinātu aptuveni ceturdaļu no mūsu kopējām elektrības jaudām kalendārajā gadā, bet skaidrs, ka ņemot vērā mūsu ražotnes specifiku, vislielākais elektroenerģijas patēriņš viņš kādreiz iekrīt arī uz vasaras mēnešiem, kad ražošanas cehiem ir jānodrošina intensīva ventilācija klimatisko apsvērumu dēļ. Un attiecīgi, ja mēs reiķināmies, kā vasaros mēnešos, principā šis saules pārs gandrīz pilnā apmērā nodrošinās mūsu pašu vajadzības pēc elektrības. 23. gads bija zīmīgs arī ar jauna iepakojuma veida ieviešanu aprītē. Mēs esam sākuši izmantot RPET olu iepakojumu. Šis nav tipiskais PET iepakojums, šis ir PET iepakojums, kas tiek ražots no pārstrādāta PETA, un ir attiecīgi arī daļa no tās filozofijas, ko mēs gribam attīstīt attiecīgi mūsu ESG stratēģijas ietvaros. Tālāk daži vārdi par investīciju programmas īstenošanu. Visi atceramies, ka IPO noslēdzās novembrī pagājušajā gadā, un attiecīgi īpaši daudz negaidot, mēs uzreiz arī esam sākuši realizēt pirmo projektu. Uzreiz decembrī tika uzsākta olu šķirošanas pārstrādes un noliktavas ēku celtniecībā mūsu galvenajā lokācijā Alūksnē. Decembrī mēs arī esam parakstījuši līgumu un iemaksājam avansu par šķidru olu produktu ražošanas iekārtu piegādātājiem. Un attiecīgi, jā, šis ir tās konkrētas aktivitātes, ko mēs bijām paspējuši uzsākt 23. gadā. Un šajā te sadaļā, attiecīgi, ja mēs runājam konkrēti par olu produktu pārstrādi un noliktavas paplašināšanu, attiecīgi tad ir plānots, ka šī gada otrajā pusē šīs ēkas arī tiks pilnībā pabeigts un arī nodots eksploatācijā. Pārdošanas radītāji. Tagad uz ekrāna ir redzamas diagrammas, kas parāda olu realizācijas sadalījumu atkarībā no olu ražošanas metodas, ja dēvis turēšanas metodas. Mēs redzam diezgan minimālu brīvos apstākļos turēto vistu olu pieaugumu. 22. gadā tas veidoja aptuveni 1%, 23. gada 2%. Šeit es gribētu uzsvērt arī, ka šīs rādītājs viņš īstenībā arī ļoti ilustratīvi parāda
arī to kopējo makrobildi, ja mēs skatāmies uz, teiksim, valsts griezumā, tad, apmēram tie 2% arī ir tas patēriņa apjoms, ko ikdienā mēs, teiksim, tā apēdam tās olas, kas ir absolūti brīvos apstākļos. Tas izskatās, ka šis ir diezgan dārgs produkts, ja viņš maksā 2 līdz 3 reizes dārgāk salīdzinājumā ar standarta olām. Līdz ar to mums skaidrs, ka caurmēra patērētājs tomēr balso ar savu maku, un izvēlās lētāku produktu. Šeit arī jāpiebilst, ka brīvos apstākļos ražotas olas, tas ir tas, ko mēs iepērkam no sadarbības partneriem. Tas ir mūsu certificēts zemnieku saimniecības, kuriem pašiem nav iespējas nokļūt lielveikalu tīklos. Attiecīgi mēs pārliecināmies, ka ražošanas procesi ir mūsu standartiem atbilstoši. Attiecīgi tas olas tiek piegādāts uz mūsu šķirošanas cehu un fasēts un brendēts atbilstoši APF zīmolu iepakojumā. Mums attiecīgi ir samazinājies arī sprostos dēto olu, pārdotu olu īpatsvars no 48% 22. gadā, tas ir samazinājies līdz 41% 23. gadā, kas, zināmā mērā, arī parāda arī to vispārējo tendenci tirgu, ka ir attiecīgi tad novērojama šī dinamika un ir, teiksim, es neteikšu, kas ir spiediens, bet tā kā loģiska pārēja uz ārpus sprostiem ražotu olu patēriņu. Un mēs novērojam arī, ka attiecīgi tad kūtisdētu olu īpatsvārs ir mūsu gadījumā pieaudzis pa 6% punktiem. 22. gadā tas bija 51%, 23. 57%. Un te arī zīmīgi uzsvert, ka šī patēriņa kultūra, patēriņa parādumi principā mainās visos segmentos, ne tikai mazumtirdzniecībā. Mēs novērojam, ka arī mūsu B2B klienti, vairumtirgotāji, kas strādā ar skolām, restorāniem, principā arī jau pieprasa savos iepirkumu konkursos, pieprasa ārpus sprostiem dētas olas un tiem dod izteiktu priekšroku, kas savukārt apliecina, ka mūsu izvēlēta stratēģija forsēt pārēju uz alternatīvo ražošanas metodu, viņi ir pareizi. Olu realizācija pēc pārdošanas segmentiem, attiecīgi mūsu gadījumā tie pamatsegmenti viņi ir divi, ir retails, ir mazumtirdzniecība un ir pārstrādes industrija. Mēs redzam, ka 23. gadā APF-am ir izdevies samazināt pārstrādes industrijas īpatsvaru un attiecīgi audzēt mazumtirdzniecības sadaļu. Tas galvenokārt ir noticis pateicoties padziļinātai sadarbībai ar Rimi veikalu tīkliem un realizācijas apjomu pieaugumiem mūsu kaimiņu valstīs. Šīs slaids arī ir diezgan zīmīgs. Nav noslēpums, ka APF lepojas ar pašu preču zīmēm. Un neskatoties uz to, ka nozarē mēs vērojam, mazumtirdzniecības nozarē mēs vērojam tendenci, ka lielie tīkli mēģina palielināt private label, jeb savu preču zīmu īpatsvaru uz plaukta. Mums ir izdevies 23. gadā noturēt APF preču zīmu īpatsvaru mūsu realizācijas struktūrā. Attiecīgi 85% no viss saražots pārdotas produkcijas tika pārdotas zem APF preču zīmēm, kuras mums ir vairākas. Un stabili 50% mēs tirgojam zem lielveikalu privātiem zīmoliem. Olu realizācija pa valstīm. Skaidrs, ka mums ir ļoti interesanti eksporta tirgi un mēs ļoti aktīvi strādājam uz ekspansiju eksporta tirgos, bet, kā mēs redzam uz šī slaida, 23. gadā mums ir izdevies palielināt mūsu īpatsvaru Latvijas veikalu plauktos. Attiecīgi tas ir rezultējies tādā apstākļā, ka 64% no pārdotas produkcijas tika realizētas pašmāju tirgos, kas, mūsuprāt, ir ļoti laba ziņa. Tas nozīmē, ka APF kļūst par tādu plašu patēriņā
zīmolu, ļoti atpazīstamu zīmolu pašmāju tirgu. Un tā mūsu pieredze arī rāda, ka, ja mēs runājam par lauksaimniecības precēm un pārtikas produktiem, mēs redzam arī citos eksporta tirgos, ka patērētājs ļoti labprāt dod priekšroku vietējā ražojuma precēm. Tā kā kopumā tā ir laba ziņa priekš mums, un mēs mēģināsim, lai 24. gadā šo īpatsvaru noturēt salīdzināmā līmenī. Olu nozares pārskats, attiecīgi tad tālāk es došu vārdu manam kolēģim Mihailam, kurš prezentēs nākamās sadaļas. Labdien, darbie investori, akcionāri. Paturpināsim drusku tālāk par situāciju kopumā tirgu, gan Latvijā, gan Baltijas valstis. Un sāksim ar Nielsens IQ uzņēmuma datiem, kuri mums ir pieejami un kuriem mēs regulāri sekojam. Šajā slaidē jūs varat redzēt statistiskos datus par Nielsen IQ apkopotus datus par 23. gadu. Visas trīs valstis. Kā jūs varat redzēt, visas valstis pagājušajā gadā olu tirgus ir audzis. Diemžēl vismazākais pieaugums vērojams Latvijā. Tā ir skaitā tāda premium segmenta pat neliels samazinājums, 3%. Mūsu puses jāpasaka, kā mēs iepriekš Jurijs arī ir minējis, otrā numura olu indoor housing, kas ir šeit minēts, APF rezultāti pagājušajā gadā bija pa 27% labāki, līdz ar to mūsu rezultāti ir virs tirgus šajā segmentā, un līdzīga situācija mums arī ir free range, kur mēs esam dubultojuši savus ieņēmumus, bet tas arī ir mums saistīts ar mazākas bāzes efektu iepriekšējā gada. Ļoti pozitīvi, protams, vērtējam mūsu kaimiņu valstu, Igaunija un Lietuvas rezultātus. Kā jūs varat redzēt, otrā numura olas indoor housing pieaugums šeit bija daudz lielāks, un šis segments ir audzis ātrāk par tirgus kaimiņu valstis, kas mums, protams, ir ļoti labvēlīgs, ļoti apstiprina mūsu izvēlēto stratēģiju, attīstītas tieši šajā segmentā, ņemot vērā, ka mēs jau iepriekš bijām teikuši, ka par mājas tirgu mēs neuzskatām tikai Latviju, bet arī Igauniju un Lietuvu, kur arī plānojam attīstīties. Otrs svarīgākā makroekonomiskais rādītājs šeit jau ir dati no Eiropas komisijas mājaslapām, un tas mēs jums prezentējam ražotāju cenas, kas bijušas 23. gada, un atkal prezentējam visus trīs datus par Lietuvu, Latviju un Igauniju. Principā vēsturiski var pateikt, ka tās cenas veidojas līdzīgi katru gadu. Starp Baltijas valstīm viszemākā vēsturiski cena ir Lietuva, visaugstākā ir Igaunija, un Latvijas cena veidojas pa vidu starp tām divām līnijām. Ja? Un var novērot, protams, ka Latvijas cena visvairāk svārstīgāka, visvairāk volatīla, salīdzinot ar kaimiņu valstīm, kas ir saistīts ar to, ka Latvijai ir konservatīvi lielākie Baltijas ražotāji, mēs un Baltikovo, kas lielāko daļu no savas produkcijas eksportē, un līdz ar to eksporta tirgi ir vairāk volatīli salīdzinot ar Latvijas tirgu. Tomēr tā volatilitāte viņa ir tipiska, sezonāla, cenas vēsturiski pieaug uz lieldienas periodu un arī uz gada beigām. Un atbilstoši samazinās vasaras perioda, kad olu patēriņam ir mazāka cena. Līdz ar to, tomēr, jebkurā gadījumā jūs varat redzēt, ka cena Latvijā veidojas starp 120 un 140 eiro par 1000 olam kopā. Pārējot tālāk pie finanšu radītājiem, pastāstīšu par mūsu sasniegumiem, un esam jums sagatavojuši tādu detalizētāko jau analīzi par tām izmaiņām, kādas ir novērojamas mūsu EBITDA, kuru mēs esam sasnieguši 22. gada, un to, ko esam sasnieguši pieaugumu par 30% 23. gada. Kā jūs varat redzēt arī no mūsu pārskatiem, proti mūsu pamatdarbība ir olu ražošana, un tur mēs esam sasnieguši vislielāko pieaugumu salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kas ir saistīts ar to, ka pagājušajā gadā notika ievērojamas cenas izmaiņas, olu cenas izmaiņas,
sakarā ar kara sākumu Ukrainā, bet tas izmaiņas notika tuvāk gada vidumā un otrajā pusē. Tomēr 23. gadā, kā jūs redzat, iepriekšējā slaida cenas bija samērā stabilas, līdz ar to tas nesaņemtais pagājušā gada efekts ir pilnā mērā saņemts šogad un devis gandrīz 2000 eiro pieaugumu pie pozitīva rezultāta. Protams, tāds pieaugums viņš nenāca viens, protams, bija arī samazinājuši faktori. Kā jūs varat redzēt, barības izmaksas bija diezgan stabilas salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kas ir izskaidrojams ar to, ka barības cenas ir pieaugušas ātrāk nekā olu cenas pagājušajā gadā, par ko mēs arī bijām stāstījuši. Līdz ar to pagājušā gada sākumā mums veidojas disproporcija pie lielām barības cenām un mazākām olu cenām, bet šogad situācija bija stabilāka un barības izmaksas gandrīz nav mainījušas. Bet ir pieaugušas citas izmaksas, protams, notika atalgojuma pieaugums, sadārdzinājās citi izmaksas pozīcijas sakarā ar inflāciju valstī. Viena no lielākām izmaksu pozīcijām, kas ir samaiņas iepriekšējā gadu, tas ir administrācijas izmaksas, kas savukārt ir skaidrojams ar to, ka uzņēmums, ņemot to virzienu uz strauju attīstību, uz ceturtas investīciju fāzes attīstību, par kuru mēs jau stāstījām IPO laikā, un arī turpmākam attīstības posmiem pēc 25. gada, ir jau gatavojas tam pārmaiņām, stiprinot savu vadības komandu, pieaicinot jaunus speciālistus, veicot lielākus ieguldījumus attīstībā. Līdz ar to šī pozīcija arī ir pieaugusi, līdz ar to izdevumi ir lielāki, bet jebkurā gadījumā, kā jūs pamanījāt, un šeit tad mūsu EBITDA radītājs ir pieaudzis pār 30% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pie tāda paša faktiski ražošanas apjomā, bet mazākā realizētu olu daudzumu par 7%. Otrs rādītājs, kas arī ir ļoti svarīgs akcionāriem un investoriem, tā ir neto peļņa. Šeit uzreiz pieminēšu nelielu tehnisku kļūdu, pēdējiem stalbiņam jābūt zaļa krāsas, bet ciparu ziņā jūs to sapratīsiet. Jebkurā gadījumā, kā mēs teicām, arī neto peļņas līmenī mēs esam sasnieguši ievērojamus rezultātus. Tas ir gandrīz 70% pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Bet, kā jūs varat redzēt, protams, EBITDA kopējais pieaugums bija 660 000, bet, diemžēl, pilnā apmērā mēs nevarējām to, kas sakas, konvertēt mūsu neto rezultātā. Dēļ tā, ka pagājušajā gadā bija saņemts vienreizējs valsts atbalsts, gan Covid seku, gan tirgus negatīvu seku kompensācija, par ko es iepriekš esmu minējis. Jā, līdz ar to šogad šāda atbalsta nav, un tāpēc tās rezultāts ir diezgan stipri mazāks nekā varētu būt. Bet jāmin, ka ņemot vērā, ka citur ietekmu uz neto peļņu nebija, šogad sasniegta neto rezultāts, tas ir mūsu nopelns ar saviem spēkiem, mūsu pamat biznesa, pamat nozare olu ražošanu un realizāciju. Rezumējot varbūt finanšu ciparus, kurus jūs varat arī izpētīt gada pārskatā. Tātad minēsim vēlreiz, ka pēdējo 3 gadu laikā grupas rezultāti aug nepārtraukti, kā var šeit redzēt, ka olu realizācijas ziņā, mūsu ražošanas jaudas ziņā 21. gads nebija īsti salīdzināms, jo jauda bija mazākā, bet 22. 23. gads ir principā līdzīgi ražošanas jaudas ziņā, bet tāpat tajos gadus mēs esam sasnieguši lielāku gan apgrozījumu, gan EBITDA par minētiem 20% neto apgrozījumā un 30% EBITDA līmenī. Tāds pat lielāks rezultāts ir, tas pat labs rezultāts ir neto peļņa, plus minus 200 000 mēs palielinām neto peļņu katru gadu. Bet neskatoties uz to, jūs varat, protams, pamanīt, ka pamats rentabilitātes atdeves radītājs return on equity, ja viņš ir samazinājies 23. gadā, kas ir skaidrojams ar to, ka ar IPO noslēgšanu un pamatkapitāla palielināšanu, līdz ar to mūsu pašu kapitāls IPO dēļ ir pieaudzis gandrīz 8 reizes, līdz ar to tas neizbēgami ietekmējas return on equity radītāju, bet tas joprojām, mūsuprāt, paliek pietiekami interesanta līmenī. Radītājs, kuru mazāk ietekmē kapitāla palielināšanās, tas ir aktīvu kopsumma, viņa augusi lēnāk, līdz ar to tur mēs redzam nepārtrauktu rentabilitātes uzlabošanu.
Un pēdējais, ko šajā slaidā mēs gribētu pieskārt arī, protams, maksātspējas radītāju, tas ir saistību pret EBITDA radītāju, kas arī 22. gada bija pieņemama līmenī, bet 23. gada gandrīz ir samazinājis pilnībā, neskatoties uz to, ka mums tomēr bija saistības, bet tas izskaidrojums ar lielu naudas līdzekļu atlikumu, protams, 23. gada beigas. Un labāko EBITDA par iepriekšējiem gadiem, līdz ar to šis rādītājs šogad sanas ir ļoti zems. Tālāk tad jau došu vārdu atkal Jurijam par mūsu tālākiem plāniem. Jā, varbūt tad arī noslēgumā dažos vārdos par 2004. gada svarīgākiem mērķiem, tad, ko mēs plānojam izdarīt šogad. Šķidro produktu pārstrādes līniju būvniecība, tas ir tas, kas ir sākts 23. gada decembrī. Un pie kā mēs šobrīd arī aktīvi strādājam Alūksnē, tad būvniecības darbi notiek, rašanas iekārtas ir pasūtīts. Šī paša projekta ietvaros arī notiek noliktavas paplašināšana. Attiecīgi tad arī šīs infrastruktūras objekts tiks nodots eksploatācijā šī gada vasarā. Tāpat mēs attiecīgi plānojam šogad uzbūvēt divas jaunas D-vistu novietnes, attiecīgi, kas ir arī viens no stūrakmeņiem mūsu investīciju programmā, kas tika arī pieteikta IPO ietvaros. Mēs plānojam ļoti aktīvi strādāt pie jauntirgu apgūšanas, tā skaitā ar jauniem produktiem, ne tikai ar mūsu pamatproduktu. Un nav noslēpums, ja mēs runājam par pārtikas nozari, viss, kas saistīts ar eksporta tirgiem, ieiešana eksporta tirgos, tas ir ļoti laikietilpīgs process, ja, kas prasa diezgan ievērojamu cilvēku resursu un laika resursu, tā kā mēs ļoti pragmatiski uz to skatāmies un uz šiem jautājumiem strādājam ļoti saulaicīgi. Un mēs diezgan piesardzīgi esam ieplānojuši, kā 2004. gadā apgrozījumam mūsu ieņēmumi ir jāpieaug pa nemazāk kā 7%. Varētu būt piršķetami liekas, ka tas ir diezgan konservatīvs pieaugums, bet tas ir izskaidrojams ar to, ka tātad 4. un 5. seks, ko mēs būvējam šogad, viņi visticamāk tiks pabeigti attiecīgi uz gada beigām, kam sekos arī iekārtu montāža, un attiecīgi 4. 5. D-vistu novietne tādu izteiktu kontribūciju uz finanšu rezultātu dos 5. nevis 24. gadā. Paldies par jūsu uzmanību, un attiecīgi, saprotu, mēs varētu tālāk pāriet pie investoru un akcionāru jautājumiem. Paldies par prezentāciju. Dalībniekiem atgādinājums par jautājumu iesniegšanu. Ja jūs vēlaties pievienoties diskusijai, lūdzu ierakstiet savus jautājumus Q&A logā, kas atrodams zem prezentācijas. Jautājums ir iespējams uzdot anonīmi vai ar savu vārdu. Pirmais jautājums, ko mēs esam saņēmuši. Ja mērķis būtu saražot 200 miljonus 2. numura olu gadā, cik ilgā laikā APF varētu šo mērķi sasniegt? Jā, ļoti interesants jautājums. Ja mēs uz to atbildām prezumējot, ka vienā cehā, vienā D-vistu cehā, kas ir šobrīd uzbūvēti, mēs turētu 125,000 D-vistu. Šobrīd mums Alūksnē ir 2 cehi, attiecīgi, kurā tiek ražotas kūtīs lietas olas. Lai sasniegtu 200 miljonu olu gadā, mums attiecīgi ir kopumā būtu vajadzīgi 6 cehi, tad vēl 2 mēs būvējam šogad, tad kopumā būs 4. Attiecīgi, ja mēs mēģinātu sasniegt investoru nospraustu mērķi 200 miljonu kūtidētu olu, tad atbilde ir, mums būtu vajadzīgi 6 cehi, 125,000 D-vistu katrā. Kad mēs to varētu izdarīt, attiecīgi tā mūsu pieredze ir, ka viena ceha būvniecība paņēma apmēram gadu. Šobrīd mēs plānojam viena gada uzbūvēt 2, nozīmē, ka darbi notiks paralēli. Ja mēs gribētu vēl 2, attiecīgi, tad vajadzīgs vēl 1 gads. Tad attiecīgi kopumā vēl 2 gadi, bet tas, protams, pie nosacījuma, ka mums ir pieejams finansējums šī investīciju projekta realizācija. Paldies. Kāpēc lūdzu visu laiku krītas APF akciju cena? Šeit laikam jāmin vērā 2 apsvērumi. Pirmais apsvērums ir, ka akciju tirgus pats par sevi ir diezgan volatils un ieguldījums akcijās ir augsta riska investīcija produkts.
Ja mēs runājam konkrēti par APF, mūsu pašu vērtējums ir, ka notiek tas, kas īstenībā diezgan bieži notiek arī pēc IPO. Mūsu vērtējums ir, ka tie investori, kas ir iegādājušas akcijas IPO ietvaros spekulatīvos nolūkos, jeb sagaidot strauju pieaugumu pēc IPO, laikam šobrīd sapratot, ka strauji pieaugums nav noticis, attiecīgi, kad mēģina no savām pozīcijām iziet. Tas attiecīgi arī rāda spiedienu uz cenu, jo droši vien tie investori, kuriem investīcija horizonts bija ļoti īss, mēģina savas pozīcijas aizvert tur ar kaut kādiem nelieliem zaudējumiem. Mūsu vērtējumā tā ir parādība, kas akciju tirgos notiek. Mēs vienmēr esam teikuši, ka APF stāsts tas ir ilgtermiņa izaugsmēs stāsts, un investīcijas APF tas ir ilgtermiņa investīcijas. Tad ar to, teiksim, no mūsu mērķa investors ir tas, kurš uz pārtikas nozarei skatās ilgtermiņā. Paldies! Cik procents no jūsu kopējā portfeļa aizņem tradicionālais produkts olas attiecībā pret pārējiem piedāvātajiem produktiem? Jā, kā mēs iepriekš esam teikuši, joprojām olu ražošana ir mūsu pamat darbībā, un šeit mēs veidojam vislielāko apgrozījuma daļu. Apgrozījums ir atšifrēts gada pārskata pielikumos, un olu realizācija aizņem vairāk nekā 90%. Šogad pagājušajā gadā tas bija 97%. Paldies! Kāda ir obligācija kuponu likme? Kāpēc tika izvēlētas obligācijas pretēji bankas aizdevumam? Es varbūt atbildēšu uz otru jautājumu daļu. Mihails nokomentēs obligāciju kuponu likmi. Jā, mēs arī publiski līdz šim bijām komunicējuši, ka mums bija vairāk komercbanku piedāvājumi, bet tā realitāte izrādījās tāda, ka procesi ar bankām izrādījušies diezgan laikietilpīgi, un nav noslēpums, ka mēs pašreiz investīciju fāzi realizējam ar diezgan būtisko Eiropas struktūru fondu līdzfinansējumu, un līdz ar to mums naudai bija vajadzīga tagad un tūlīt. Līdz ar to tas ir tas pamats iemesls, kāpēc mēs esam pieņemuši šo tādu biznesa lēmumu, neiesaistīties, neiet garajā birokratiskajā ceļā ar bankām, bet izlaist obligācijas, attiecīgi naudu saņemot uzreiz kontā un nekavējoties realizēt investīciju programmu, kas, protams, ir rezultējis arī dārgākos resursu izcenojumos, par ko tad Mihails nokomentēs. Jā, runājot tehniski par cipariem, likme par piesaistīto finansējumu ir 10,5% virs starpbanku likmes, kas ir samērā dārgi, bet tomēr sapratot, ka pirmais gads ir investīciju gads, ir arī panāktas vienošanās par daļas no likmes kapitalizēšanas, kas atvieglos mūsu naudas plūsmu nākamajā gadā, bet pēc investīciju realizācijas, protams, mēs meklēsim par šī finansējuma turpmāko refinansēšanu pie labākiem nosacījumiem. Paldies! Kāds no dalībniekiem lūdzu paskaidrot, kas ir koriģētā EBITDA? Jā, varbūt arī paskaidrošu šo lietu. Principā detalizēt tas ir izskaidrots arī gada pārskatā pie piezīmes kapitāla pārvaldībā, bet, kā jūs redzat, viena no mūsu iepriekšējiem slaidiem, kur mēs skaidrojam tad zemā EBITDA tālāku pozīciju atšifrējumu, mēs, sekot labākai praksē, atgājam no standarta EBITDA aprēķināšanas, kāda ir korigēta tikai par nolietojumu, nodokļiem, jā, un procentiem, bet korigējam EBITDA papildus par nestandartiem, vienreizējiem ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem, kas lielākais piemērs pagājušajā gadā tas bija valsts atbalsts, kuru mēs neiekļāvām savā EBITDA, lai parādītu labāko, kas sakas, korektāko bildi par mums, bet ir arī citas pozīcijas, pa kuriem mēs korigējam, tas ir nestandarta izdevumi, visu to vērtības izmaiņas un tā tālāk. 2023. gada otrajā pusgadā bruto marža samazinājās par 10% punktiem salīdzinājumā ar pirmo pusgadu. Kāda ir straujā krituma iemesli? Tas galvenais iemesls, viņš ir saistīts ar trešo valstu importu. Par to arī mūsu investors ir pamanījis, diezgan daudz informācijas ir publiski. Diemžēl lauksaimniecības nozara, putnu kopības nozara, gan gaļas ražotāji, gan olas ražotāji tā skaitā, izjūt ļoti lielu spiedienu no Ukrainas dempinga, kas principā struktūrāli ir ieviesis diezgan būtiskas izmaiņas vispār Eiropas Savienības lauksaimniecības sektorā.
un par ko notiek diezgan, teiksim, tāds intensīvs politiskais dialogs ne tikai Latvijas līmenī, bet arī Eiropas komisijas līmenī, jo, teiksim, vairākas Eiropas mēroga valstiskas organizācijas ir uzrunājuši Eiropas komisiju par to, ka negodīgas konkurences prakse būtu kaut kādā veidā jāierobežo. Tā kā īsa atbilde ir tas, ko mēs redzējām otrajā pusgadā, un arī ar ko mēs izskaidrojam to, ka otrais pusgads bijis objektīvi ievērojami sliktāks par pirmo, ir šis te Ukrainas dempinga ietekme, attiecīgi bija abnormāli liels Ukrainas dempingotas produkcijas ieviešana Eiropā, jo īpaši Baltijas tirgos. Vai jūs plānojat pozitīvu peļņu 2024. gada pirmajā pusgadā pretēji zaudējumiem 2023. gada otrajā pusgadā? Jā, tur investors nav paskaidrojis, par kura peļņas veidu viņš jautā. Var saprast, ka tas ir par neto peļņu jautājums. Proti, nākamais gads būs sava ziņa sarežģīts šajā ziņā priekš mums, ņemot vērā diezgan dārgu finansējumu, kuru esam piesaistījuši, lai attīstītu mūsu ražošanas jaudas, kas dot atdevi tikai 25. gada. Bet mēs, protams, nepārtraukti strādāsim ar pozitīvu EBITDA, un arī valdības mērķis ir strādāt ar pozitīvu neto peļņu, pie ko ir vērsti visi mūsu centieni. Bet es vēl papildināšu Mihailu, šeit droši vien arī būtu pareizi uzsvert, ka 24. gads ir investīciju gads, jā, kā arī viens no investoriem pareizi uzdeva jautājumu par obligāciju kuponu likmi. Šis ir dārgs finansējums. Līdz ar to 24. gads nav tās gads, kad mēs prognozējam kaut kādu augstu neto peļņas radītāju. 24. gadā mūsu mērķi ir apgrozījuma kāpums, EBITDA kāpums. Skaidrs, ka mēs maksimizēsim neto peļņu, bet ņemot vērā darbo finansējumu un ļoti apjomīgas investīciju programmas realizēšanu šogad, ir jārēķinās, ka attiecīgi 24. gads nebūs tās gads, kurā APF grupa uzrādīs rekordlielas peļņas radītājus. Visticamāk, tā peļņa būs tuvu nulei, un tās investīciju programmas, ko mēs realizējam šogad, teiksim, tā finansiālā kontribūcija, viņi būs redzama 25. un attiecīgi tad nākamais pārskatu periodos. Barības izēvielu cenas ir būtiski samazinājušās kopš 2022. gada otrā pusgada. Kāpēc APF barības izmaksas par pagājušo gadu ir saglabājušās stabilas? Barības cenas tomēr sastāv, barība sastāv no vairākiem ingredientiem, jā, un, diemžēl, ne visiem ingredientiem cena ir mazinājušies. Nezinu, kur investoram ir tā informācija, bet kopumā, jā, mēs novērojam cenu samazinājumu pamatlietas, kā graudu, kviešu cena, jā, un arī mūsu barības izmaksas samazinās, bet tas arī ir atkarīgs no kontraktiem, kādi ir noslēgti, un neskatoties to, ka tā ir diezgan liela barības apjoma sastāvdaļa, tomēr cenas ziņā kviešam ir mazāka ietekme, un barības izmaksas stipri ietekmē citas sarežģītākas komponentes, kas ir tajā sastāvā. Pārskatā jūs minējāt 0,6 miljonu eiro atbalstu 2022. gadā. Kāda veida atbalsts tas bija un kad tieši tas tika saņemts? Kā iepriekš skaidrojuma slaidos par neto peļņu, atbalsts bija par Covid un citām negatīvajām sekām, kas bija iepriekšējos gados. Tas esam saņēmuši to jau tuvāk 22. gada beigām, drusku, var teikt, kā ar nokavējumu, bet, jebkurā gadījumā mēs esam pateicīgi valstīm, kā rūpēs par saviem ražotājiem un kompensē mūsu to zaudējumus, kurus esam ciesuši no mums neatkarīgiem apstākļiem. Kādēļ Rimi un Stockmann internetlapās FitEg kvadrātā smultī aprakstos minēts, ka izcelsmes valsts ir Somija? Šeit jāatzīmē, ka tā informācija, kas figurē attiecīgo veikalu tīklu mājaslapās, viņa ir korekta, ja, viņa atbilst patiesībai, un mēs vienmēr arī esam saviem klientiem un partneriem teikuši, ja, ka šis ir mūsu produkts, kas tiek ražots no mūsu olām. FitEg Square, FitEg kvadrātā preču zīmē ir mūsu preču zīmē, ja, bet produkts kā tāds tiek ražots pie izvēlētās attīstības partneru Somijā. Tās iekārtas, kurās, teiksim, attiecīgi šāda tipa produkti tiek ražotas, viņas ir ļoti dārgas, ja mēs runājam par iekārtām
kuras maksā gandrīz 10 miljonus eiro. Un ar to arī tā mūsu investīciju stratēģija bija pirms šādu iekārtu iegādes attiecīgi notestēt tirgu, vai šis produkts būs tās produkts, kas vienkāršā valodā runājot aizies. Tāpēc arī tika izvēlēta šāda pragmatiska un saimnieciska stratēģija, ka mēs atradām partneri, kas spēj nodrošināt šī produktu kvalitīvu ražošanu. Mēs testējam tirgu, ja mēs redzam, ka produkts demonstrē labus komerciālus rezultātus, tad mēs attiecīgi lemjam par šādu iekārtu iegādu un uzstādīšanu savā rūpnīcā. Lūdzu, komentējiet nesenos JA Investment Holdings SIA iegādātos 32,000 akciju par 15 eiro par gabalu. Kāpēc sanāca tāda cena? Šie ir darījumi, kas ir notikuši starp APF grupas lielajiem akcionāriem. Tas ir punkts 1. Punkts 2 ir šie ir darījumi, kas ir notikuši pēc opciju līguma, kas tika noslēgts pirms IPO. Un arī svarīgi saprast, ka arī šis te opciju līgums un šādu darījumu varbūtība arī tika atklāta mūsu IPO prospektā. Attiecīgi tas notiek atbilstoši opciju līgumiem, kas tika noslēgti pirms IPO un attiecīgi tika arī izziņoti publiski pirms publiskā piedāvājuma sākuma. Kāds ir konkurences līmenis ar ārvalstu olu ražotājiem, kas ienāk vietējā tirgu un piedāvā savu produkciju? Kopumā konkurences līmenis ir augsts, ja? Bet es gribētu atzīmēt, ka mēs nebaidāmies no konkurences ar pašmāju un Eiropas ražotājiem, jo konkurence un godīga konkurence tā ir ļoti laba lieta. Tas vienmēr tur tonusā ražotājiem un visu tirgu spēlētājus. Tas, kas mūs uztrauc, ir negodīga konkurence, ja, un tas ir tas, par ko mēs arī publiski ar putnu kurpes nozares asociācijas starpniecību esam izteikuši, gan arī vairāk kārt uzrunājuši ieradnicību politiķus, tā skaitā ministru prezidenti, un arī esam caur asociācijas kolēģiem uzrunājuši arī Eiropas parlamenta deputātus, kas Latviju pārstāv, kā principā, kā es jau minēju iepriekš, visu lauksaimniecības nozari ļoti uztrauc tā negatīvā un negodīga konkurence, kas ir izveidojusies dēļ neierobežoto, nekontrolēta importa no Ukrainas, jo tas tiešām nodara ļoti būtisku kaitējumu lauksaimniecības nozarei, ne tikai Latvijā, bet arī plašākā mērogā Eiropas Savienībā. Tas ir tas jautājums, ko mūsu politiķiem un ierēdņiem būtu jārisina. Kāds no dalībniekiem komentēja, ka viņam nav sanācis veikalos pamanīt APF olas, tāpēc viņa jautājums. Vai APF startē ar savu brendu, vai tiek marķēts ar mazumtirgotāju individuālajiem brendiem? Un kuros veikalos var atrast APF olas? Jā, es pieļauju, ka konkrēti šim mūsu investoram un lojālām klientam varbūt tāds, teiksim, iespējas ir radies ar to, ka APF, kā APF preču zīme, varbūt nav tik plaši sastopama ar APF preču zīmi. Mēs šobrīd realizējam tikai, ja es nemaldos, vienu produktu, kas ir 3. numura, jeb tā saucamas prostos dētas olas, kas ir tā kategorija, kas mūsu ieņēmumu struktūrā aizvien vairāk samazinās. Bet šis tā APF brendotas prostos dētas olas, viņas ir principā pieejamas visos lielākajos tīklos. Tas preču zīmes, kuram es tad aicinātu pievērst uzmanību uz veikalu plauktiem, ir oluksne. Tad attiecīgi ir daudz iepakojumu risinājumu ar lielu burtu A, kur iekšā ir ola simbols, plus iepakojums, kas ir brandēts ar čigiem. Un attiecīgi šādi brandēts APF produkts ir pieejams Rimi, Maksimā, Stockman, Top veikalos, Citro, Mego, Sky veikalos. Es iespējams kādu nenosaucu, jo tas, ka mēs strādājam, mēs arī gan daudz pārdodam produkcijas vairumtirgotājiem, kas attiecīgi tad arī piegādā produkciju, teiksim, tā saucamo otro ešalonu mazumtirdzniecības tīkliem reģionos. Tā kā, teoretiski mums ir jābūt pārstāvētiem visos Latvijas reģionos, visos tīklos. Mēs, protams, arī realizējam privātus preču zīmes, principā, visiem tīkliem, visiem mazumtirdzniecības tīkliem, kas Latvijā darbojas, kaut kādā noteiktā laikā grieznī mēs, protams, piedāvājam arī private label, viņu pašu brendēto iepakojumu olas.
Tā kā, jā, mēs esam diezgan plaši pārstāvēti, un es ceru, ka cienījams investors, teiksim, nākamā iepirkšanās reizē atradīs savā iepirkuma grozā, kas saka, ieliks APF ražotas olas. Paldies. Vai koncentrējoties vairāk uz eksporta tirgiem, cena par pārdotajām olām nebūtu augstāka? Tas ir atkarīgs par to, par kādiem tirgiem mēs runājam. Jā, protams, loģiski būtu prezumēt, un tas tā ir, ka vecajā Eiropā, Rietuma Eiropā cenas ir augstākas, bet šeit ir jāsaprot, kā mēs arī minējām iepriekš, pārtikas produktu patērētājs, lauksaimniecības produktu patērētājs dod priekšroku vietējiem ražotājiem. Tas nav mūsu izdomājums, tas tā vienkārši ir, un to mēs esam novērojuši arī daudzās citās valstīs. Līdz ar to, ja mēs fokusējamies tādu klasisko retail, ja mazumtirdzniecību, tad attiecīgi tas ir zināms darbs, un mēs arī tur kādā no prezentācijām esam dalījušies, teiksim, mūsu ceļš uz Rimi plauktu paņema 2 gadus. Ja? Kamēr mēs esam Rimi uzrunājuši, izējuši cauri visām ligumiskām audita lietām, ja, tas bija 2 gadi. Notiecīgi tad jārēķinās, ja mēs runājam par kādu lielu cienījumu tīklu, es nezinu, pieņemsim tur Vācijā, Francijā vai kādā citā lielā Rietumu Eiropas valstī, tad šis process visticamāk paņems ne mazāk kā 2 gadi, visticamāk vairāk. Nākamais apsvērums ir, ja mēs runājam par lielajiem tirgiem, tad ir jāsaprot, ka APF arī ar 5 novietnēm, ar 5 cehiem joprojām ir, teiksim, nebūs ļoti liels industriālā mēroga ražotājs. Līdz ar to būvēt attiecības ar tīkliem, kas ir pārstāvēti lielajās rietumu valstīs, mēs vēl nebūsim gatavi, jo mūsu ražošanas apjomi nebūs pietiekami, lai nodrošinātu gan pašmāju lielveikalu tīklus, gan arī teiksim, eksporta tirgos. Līdz ar to mums, teiksim, līdz šinējā tā eksporta realizācija, mēs strādājam ar tīkliem visās Baltijas valstīs, ja, bet ja mēs runājam par tādām attālākām Eiropas valstīm, tad pārsvarā tās eksports, viņš ir saistīts ar pārtikas nozari, ar olu produktu pārstrādātājiem. Paldies. IPO apgrozījuma mērķis 2024. gadam ir 16,7 miljonu eiro. Tas ir izteikti vairāk nekā paredzēts šobrīd. Kas mainījies? Paskaidrošu, jā, kā iepriekš esam minējuši, iepriekšējā prognoze mums bija balstīta uz to, ka to investīcijas fāzi 4 mēs tomēr vismaz daļai paspēsim realizēt līdz 24. gada beigām, un kaut kā daļa no saražotājiem jaunajiem oliņiem būs jau pārdotā 24. gada. Šobrīd realizējot tekušo situāciju ar finansējumu piesaisti un projektu realizāciju, mums liekas, ka tas varētu būt izaicinājums un konservatīvi pieejoši situācijai. Mēs plānojam šobrīd palielinājumu tikai no esošajiem kūtiem 2004. gada, bet šeit ir obligāti jāpiemina, ka tas neobligāti ietekmēs uzņēmuma peļņas radītājus un prognozes, jo palaižot jauno kūtī darbībā 1. mēnesi vai 2, vistines vai nu neražo olas vai ražo izmēra olas, kas ir mazāk vērtīgas. Līdz ar to izdevumi ir lielāki par ieņēmumiem. Līdz ar to mūsu finanšu rezultāts būs ietekmēs mazāks nekā plānots apgrozījuma samazinājums. Paldies. Un šobrīd pēdējais jautājums, ko mēs esam saņēmuši. Kurā periodā notika vistu pulka nomaiņa 2023. gadā? Jā, kopš jau 2022. gada augstas putnu ferma ir sinhronizējusi savu ciklogrammu, un mēs regulāri veicam ganāmpulku maiņu. Tas notiek 2 reizes gadā, un tas ir gada sākumā un vasaras sākumā, kad, kā es iepriekš rādīju savas slaidos, cena ir viszemākā, tas ir zemu cenu periods. Paldies. Nobeigumā komentārs no viena no mūsu dalībniekiem, kurš saka paldies par prezentāciju un norāda, ka viņam ir prieks, ka vietējie uzņēmumi iet uz priekšu un attīstās. Paldies. Šīs pozitīvās nots mēs arī beigsim. Atgādināšu, ka tuvākajā laikā būs pieejams arī webināra ieraksts, tādēļ sekojiet līdzi LPF paziņojumiem. Paldies, ka pievienojāties mums šodien. Paldies, dārgie investori. Paldies. Vislabāk. Paldies visiem.